Ar ko jums asociējas piektdienas sajūta? Piektdienas sajūta. Vispār viņa nav īpaši izteikta manā dzīvē, diemžēl. Jo sanāk strādāt arī bieži vien sestdienu un svētdienu. Bet tas, kas notiek pilsētā, tā ir īpaša aura un tā ir savādāka diena nekā citas nedēļā. Vai jums kādreiz ir arī tā piektdienas sajūta pirmdienā? Pirmdienā retāk, drīzāk sestdienā. Sestdienā vai? Jā, noteikti. Labi, ja jums būtu jāraksturo piektdienas sajūta vienā vārdā, kā jūs to raksturot? Vienā vārdā. Vienā. Jūs varat teikt kanīļu maizīšu smaržu, piemēram. Nezinu, disene. Vajag foršais, tas gan ir vārds īstenībā jauks sen aizmirst tāds. Jā. Un sakiet, lūdzu, kāpēc varbūt jums šķiet, ka tā piektdienas sajūta varētu būt labāk par citām sajūtām? Nu kā, pēc darba nedēļa. Tāpēc brīvdienas priekšā. Jā, teorētiski. Tieši tā. Mēs esam šeit saistībā ar misiju. Mēs vēlamies ieviest to piektdienas sajūtu pirmdienās cilvēkiem. Ko jūs par to sakat? Baigi labi īstenībā sākt nedēļu ar tādu ar tusiņu sajūtu. Ar prieku, un tie darbi tik forši iet uz priekšu. Jā, zinot, ka pēc darba tev būs kaut kāds pasākums. Jā, tieši tā. Nu redz, un tad jums ir brīnišķīgi arī iespēja to pasākumu, to gaisotni izjust. Mēs 21. martā, kas arī ir pirmdien, rīkosim ballīti Madhausā. Un tad mēs visus aicinām, un jūsu ģimeni, un draugus, radus, kolēģus, visus, un tad varbūt tiekamies tur. Tiekamies tur.